Tu esi īpašs, jo esi Dieva radīts. Tu esi vērtīgs nedēļ tā, ko dari, kas esi vai ko sasniedz, bet vienkārši tāpēc, ka esi. Šo vārdu autors, amerikāņu rakstnieks Maks Lukado, savā grāmatā ar nosaukumu Tu esi īpašs, stāsta par kādu koku vīriņu. Viņš dzīvo pilsētā, kurā visus iemītniekus ir izgatavojis netālā kalna darbnīcā dzīvojošais meistars. Šīs pilsētiņas iedzīvotāju galvenā aizraušanās ir citiem piespraust nozīmītas. Tās var būt spīdīgas, par kurām vispārējie tevi abrīno, vai arī pelēkas un drūmas, kuru dēļ no tevis novēršas. Ja es sakrāju spīdīgās, tad pietiek, ka tu šķībi iedziedies vai palicies, lai tev atkal tiktu pasniegts spožas piespraudas. Bet ja es sakrāju pelēkās, tad ir gana, ja neveikli kaut ko pasaki vai pakusties, tev piesprauž nākamās pelēkās. Bēdīgākais, ka cilvēki šajā pilsētiņā sāka ticēt tam, ka ja man ir daudz spožo piespraužu, tad esmu kaut kas, bet ja man ir pelēkās, tad zinu, ka es neesmu nekas. Tā vieni kļūst neprātīgi iedomīgi, bet otrs sev saka, es esmu neveiksminieks, muļķis, neglītenis, kurš dzīvē neko neesmu sasniedzis un nesasniegšu. Protams, tas ietekmē to, kā mēs dzīvojam. Šīs grāmatas varonis, kas nesa milzīgi daudzumu ar pelēkām piespraudēm, kautrējās pat rādīties cilvēkos. Viņš zināja, ka vienīgais, ko starp cilvēkiem viņš varētu saņemt, ir jaunas pelēkās piespraudes. Stāsta pirmā daļa ir diezgan traģiska un drūma, bet tad šis vīriņš piedzīvo sastapšanos ar netālā kalna darbnīcā dzīvojošo meistaru. Tā izraisa pārmaiņas, par kurām koka vīriņš iepriekš pat nevarēja iedomāties. Jāņa evaņģēlijas sākumā, 4. nodaļā no 4. līdz 26. pantam mēs lasām par sievieti, kura bija apveltīta ar daudz pelēkām piespraudēm. Lai gan viņa pie tām bija pieradusi un pat noticējusi, ka bez kaunēšanās viņa nevar iziet cilvēkos, arī viņa pavisam negaidīti piedzīvo savas dzīves svarīgāko sastapšanos. Mēs evaņģēlijā lasām: Jēzum bija jāiet caur Samariju. Tad viņš nonāk vienā Samarijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekusis apsēdās turpat pie akas, tas bija ap 6. stundu. Te kāda sieviete no Samarijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka, dod man dzert. Tad samariete viņam saka, kā tu būdams jūds prasi dzert no manis, samarietes, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samariete viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganāmpulkiem? Jēzus atbildēja viņai, ikvienam, kas dzer no šī ūdens atkal slāpst, bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērd mūžīgai dzīvei. Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Tad viņš tai saka, es saucu savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi sacījusi, man nav vīra, jo 5 vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzālem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet nec šinī kalnā, nec Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz.
Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgta garā un patiesībā. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runāju. Šis stāsts sākās ar Jēzus lēmumu iet cauri Samarijai. Lai arī tas bija taisnākais ceļš, tomēr jūdi gandrīz vienmēr izvēlējās iet garāku apkārt ceļu, jo Samarija bija garīga un sociāla pagrimuma vieta. Kad tika iekarota Izraēla zemes dienvidu daļa, babilonieši aizveda gūstā lielāko daļu cilvēku. Viņi atstāja tikai tos, kas Babilonai nebija vajadzīgi. Palikušie precējās ar citautiešiem, un drīz visos kalnos parādījās elku stabi. Lai arī Gerazima kalnā bija templis Izraēla dievam, turpat blakus bija dažādas statujas citiem dieviem. Samarija bija reliģiska sinkrētisma vieta, gan etniski, gan reliģiski. Jūdi samariešus uzskatīja par pazudušiem cilvēkiem. Jēzus savā ziņā nolēma iet cauri perēklim. Kāpēc? Jo tur bija cilvēki, ko viņš varēja satikt. Šī ar pelēkām piespraudēm apkrāmētā sieviete ir viena no tādām. Noguris no ceļa, Jēzus sēž pie akas. Viņa tālākā rīcība ir neparasta. Samarietes pārsteigumam ir pamats. Būdams vīrietis, jūds, rabi, jeb skolotājs, viņš lūdz palīdzību pagānu sievietei. Liekas, ka šajā brīdī Jēzus neņem vērā nevienu piespraudi. Tā kā rīkojās Jēzus, tā nevajadzēja darīt, un tomēr viņš dara. Liekas tik mierīgi un pašsaprotami viņš sievietei saka, dod man dzert. Tas bija lūgums, kas sievieti pamodināja, un varēja sākties kāda dzīvi izmainoša saruna. Cik tiešām tas ir neparasti, ka Dievs sevi šajā pasaulē atklāja tik pazemīgi, tik vienkārši, ar vēršanos pie mums, jā, varbūt pat ar lūgumu mums, tikai tāpēc, ka viņš ir tāds un viņš dara tā. Mūsu dzīves svarīgākā sastapšanās un saruna var sākties ne baiļu, bet pārsteigumu un intereses vadīta. Kaut es kā baznīca, mēs kā baznīca būtu līdzīgāki Jēzum, kuru saucam par baznīcas galvu. Kaut mēs mācētu, vai vismaz patiesi gribētu mācīties, tuvoties samariešu sievai līdzīgiem cilvēkiem, tā kā to dara Jēzus. Viņš zina par iemesliem viņas negatīvajam paštēlam, un tomēr viņš viņu nenosoda, netiesā. Viņš ir tas, kurš uzsāk sarunu un nodibina ar viņu attiecības. Vēl vairāk, viņš tuvojās šai sievietei kā noguris un izslāpis lūdzējs. Savukārt viņa, kura zaudējusi pārliecību vai pat cieņu pret sevi, piedzīvo, ka Jēzus viņai uzticas. Atklāja, ka viņa var kādam kaut ko pat dot. Jēzus atgriež viņai pašcieņu. Ar šo tik neierasto rīcību Jēzus mums rāda, kā tuvoties salauztiem un ievainotiem cilvēkiem. Nevis kā pārākiem no augšas, bet pazemīgi no apakšas, kā tādiem, kam ir viņi vajadzīgi. Cilvēkiem, kam jau tā ir kauns par sevi, nav vajadzīgs kāds, kas palīdzētu viņiem justies vēl vainīgākiem, bet gan kāds, kurš dod viņiem cerību un atklāja, ka viņiem ir vērtība, viņi ir svarīgi. Reizēm ar to arī pietiek, lai kāds cilvēks uzsāktu savu izaugsmes ceļu. Tā tas ir arī šajā gadījumā. Jēzus rīcība sievā raisa jautājumu, kas viņš tāds ir? Jēzus viņai atbild, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Intriga pieauga. Sieva jautā, kā tu vari dabūt ūdeni, tev pat nav smeļamā trauka, lai pie ūdens tiktu, par kādu dzīvo ūdeni tu runā. Tomēr sieva ir ieinteresēta, un tādēļ Jēzus sarunu turpina. Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāpst, bet kas dzer no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai. Es došu ūdeni, no kura ne mūžam vairs neslāpst.
Ja Jēzus šo sarunu sāka ar lūgumu, tad šajā vietā viņš sevi jau atklāja kā tādu, no kura var saņemt, kurš grib dot un kurā var iegūt to, kas citur nav. Ūdens dod dzīvību. Kad nav lietus, zeme izkalst un cilvēki cieš badu. Tas pats notiek ar mūsu dvēselēm, ja mums jādzīvo bez citu klātbūtnes, pieņemšanas, bez jēgas. Parasti mēs to meklējam cilvēkos, bet tur vienmēr to saņemam ierobežoti, un agrāk vai vēlāk liekas, ka nepietiek, atkal slāpst. Jēzus saka, es došu ūdeni, no kura nemūžam vairs neslāps. Ūdens ir simbols garam, pašai Dieva dzīvībai, ko Jēzus atnāca mums dāvināt. Es esmu pateicīgs, ka Dievs sastapa arī mani un aizveda līdz ūdenim. Atceroties, jāsaka, ka tas bija kaut kas tik citāds iepratīm visam pirms tam piedzīvotam. Tas bija tik dzīvi, intriģējoši un jēgu dodoši. Tomēr man slāpa atkal un atkal. Man likās, ka kaut kas ar mani nav kārtībā. Jēzus taču saka, ka vairs nekad neslāps. Pagāja laiks, līdz es sapratu, ka atšķirība ir tajā, ka man var neslāpt, jo es zinu, kur šis citādais ūdens ir atrodams. Ja šodien man slāpst, tad tāpēc, ka neesmu gājis pie avota, man var neslāpt. Ne tāpēc, ka pēc vienas reizes man vairs nekad nevajag dzert, bet tāpēc, ka zinu, kur ūdeni atrast. Avots man aizvien ir pieejams. Jēzus apsola kaut ko vēl vairāk. Viņš saka, ka ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu. Un ir tik skaisti vērot pārmaiņas samariešu sievas stāstā. Viņa, kas kautrējās parādīties cilvēkos, viņa, kurai likās, ka neviens viņu neņem nopietni, kur ir caurkritusi cilvēku priekšā un kur nu vēl Dievu priekšā, kļūst par Kristus vēstnesi savai pilsētai. Kad mēs saņemam, mēs spējam dot citiem. Tikai to, ko saņemam, mēs varam dot tālāk. Ja mēs saņemam Dieva mīlestību un piedzīvojam viņa pieņemšanu, tad to arī spējam sniegt tālāk. Ja saņemam Dieva garu, mēs dosim tālāk Dieva garu. Tomēr pirms samariešu sieva kļūst par ūdens avotu citiem, ir jānotiek vēl kaut kam būtiskam. Viņai ir jāieraug un jāatzīst sāpīgais un postošais viņas pagātnē. Jēzus viņu un arī mūs ikvienu aicina godīgi pārskatīt savu pagātni. Viņš ļoti uzmanīgi un maigi aizskar šīs sievas ievainoto vietu. Jēzus saka, ej sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra. Jo 5 vīri tev ir bijuši, bet kas tev ir tagad, tas nav tavs vīrs, šai ziņā tu esi runājis patiesību. Šie vārdi skaidri parāda, kāpēc šī sieva ir ne tikai etniski, bet arī sociāli izstumta. Viņai ir bijuši 5 vīri, 5 šķiršanās, un tagad viņai ir vīrietis, kas nav viņas vīrs. Šī sieviete, kura meklēdama mīlestību, vairāk kārt ir piedzīvojusi neveiksmīgas attiecības, ir patiesas stāsts, bet vienlaicīgi arī simbols. Viņa attēlo katru no mums. Mēs visi esam šāda samariešu sieviete. Arī mēs esam piedzīvojuši izjukušas attiecību sāpes. Mēs visi kaut kādā veidā esam mīlestības ievainoti. Šos ievainojumus un sāpes mēs bieži slēpjam aiz ārējas darbošanās, smaidu un panākumiem. Mēs gribam, lai cilvēki mūs redz kā veiksmīgus, tāpēc neatzīstam un neatklājam savu ievainojamību un mūsu nespēju piedot un mīlēt. Tā mēs reizēm topam ieslogoti skumju, dusmu un pat naida radītā haosā. Kad atklājam Dievam savas ievainotās sirdis, tad viņš piepilda mūs ar sava gara spēku un mīlestību. Liekas, ka pats Jēzus toreiz tā arī palika bez ūdens, bet tas viņam nebija pats svarīgākais. Bija sākusies, un tagad varēja turpināties viena dzīvi izmainoša sastapšanās, saruna mūža garumā. Pamēģini atcerēties, kā starp daudzajām
tikšanās reizēm un sarunām tavā dzīvē sākās šī pati svarīgākā. Kas tai palīdzēja atsaukties? Kāds bija viņš, kurš to uzsāka? Kā tas bija toreiz? Kā tā turpinās šodien? Varbūt, ka tā dzimst šobrīd.